Man cilvēki bieži vaicā, kādu privātmāju labāk būvēt, vai varbūt labāk pirkt nekā būvēt, un cik maksā. Tāpēc priekš šīm sērijām es centos sameklēt privātmāju būvniekus, attīstītājus un pārdevējus, kas var atbildēt uz šiem jautājumiem. Šobrīd vispieprasītākās mājas ir ap 100 līdz 120 metru platībā, tāpēc uzsveru likšu tieši uz šādām platībām, kā arī katras sērijas beigās uztaisīšu nelielu apkopojumu, aprēķinu Excel tabulā, kur ielikšu visas aptuvenās izmaksas, lai pēc iespējas precīzāk parādītu, cik tad galu galā māja izmaksā. Un esiet vērīgi, jo katras sērijas beigās būs jautājums, uz kuru atbildot pareizi, būs iespējams vinēt Akropolis dāvanu kartes 30 eiro vērtībā. Ilmār, čau! Sveiks, sveiks. Kā tev iet? Brīnišķīgi. Pastāst, kur mēs atrodamies? Mēs atrodamies ciematā Dreiliņi, tas ir Stopiņu novads. Un, cilvēkiem ir iespēja pa reāli saprātīgu cenu iegādāties atsevišķi stāvošu privātmāju. Ciematā, kur ir sakārtot infrastruktūra, kas, manuprāt, arī ļoti svarīgi ir. Tātad mēs atrodamies Dreiliņos, tepatās, var teikt, Rīga, tā ir Rīga joprojām? Jā, principā mūs no Rīgas atdala kaut kādi 500 metri. Mēs esam tepatām blakus Lubānas aplim. Attiecīgi mēs izmantojam ikdienā Rīgas infrastruktūru. Tepatām tuvākie veikali ir Sāga, IKEA, Purciemas skolas, bērnu dārzi un pļaunieku tai skaitā. Jā. Ka mājai ir bloka pamati, viņi ir apsieti ar armatūru un pēc tam tiek ielieti ar betonu. Tad attiecīgi mums būvējās no blokiem tā māja uz augšu. Kas par blokiem? Aerobloki, gāzbetons 250. Un māja ir siltināta ar putuplastu 150 mm. Un ar ko apdarē? Ar mājām ir dekoratīvais apmetums. Ko tu vari pastāstīt par jumtu? Jumts sanāk ir metāla skārts jumts. Māja ir vienstāvīga, attiecīgi siltināta. Viņa ir pa grīdu bēniņos. Un attiecīgi ar to jumtu mums nav nekādas problēmas. Citi baidās to metāla skārdu likt, jo līdz lietus, tad tur kaut ko var dzirdēt. Tur ir siltinājums, iekšā mājā dzirdēt neko nevar. Ir kaut kādi bēniņi arī? Bēniņi arī ir, jā, bet godīgi sakot, tos bēniņus mantu glabāšanai neviens neizmanto, jo ir garāža. Un arī ar to garāžu lielākā daļa pēc pieredzes var pateikt, izmanto kaut kādu mantu glabāšanai. Jo mājā ir terases, grābekļi, kaut kāds trimerī, dzāles pļāvējs, vēl kaut kas. Un tad, principā, tur vienai mašīnai vietas pietiek un pārējais izmantojas kā glabā. Cik mājas saceltas šobrīd? Šobrīd sanāk ir uzbūvēta 60 mājas, no kurām pieejamas ir 28 sanāk. Un es skatos, ka ir viens projekts izvēlēts. Kāpēc tieši tā? Izejot no kaut kādas prakses, sanāk, ka viņš ir veiksmīgs, pieprasīts. Viņš būvniecībā ir diezgan vienkārši, jo māja nav kaut kādas sarežģītas formas. Un otrs, mēs iesim iekšā un varēs pārliecināties, viņam ir ļoti veiksmīgs plānojums. Cik sanāk iekšējā platība dzīvojumā? Sanāk 160 metri ar garāžu, bez garāžas 127 metri. Cik guļamistabas plānots šajā plānojumā? Standarta plānojumā mums sanāk ir 3 guļamistabas un sanāk 2 sānmezgli, viens pilnvērtīgs, otrs viesu. Ilmar, kādi šai mājai izmantoti logi un durvis? Sanāk, durvis mums ir kvalitatīvas, speciāla atslēgu slēdzena viņām ir. Tātad mums meistari strādā ar dzeltenajām atslēdziņām. Viņam tiek iedalītas pēc mājas nodošanas īpašnieks saņem balto atslēgu, ieliekot viņu, durvis pārprogrammē atslēgu sirsniņu un strādniekiem vairs nav iespējas tikt mājā iekšā. Viņas ir ar tā saucamo termorazrivu, attiecīgi tev siltums nenāk laukā un augstums nelien iekšā tajā mājā. Un logi visur ir 3 stikla pakišu. Normāli kvalitatīvi logi. Māja sanāk pēc energoefektivitātes A klases. Attiecīgi, te ir atkal labi nosacījumi un pat pateikšu tā speciāli nosacījumi iegādēji ar hipotekāro kredītu un attiecīgi ar altumu. Tas pats grants šeit viņu var saņemt maksimālajā apmērā. Līdz kādam stāvoklim jūs būvējat mājas? Mēs kā attīstītāji sanāk novedam to māju līdz melnai apdarei, bet cilvēkam ir iespēja dabūt māju līdz pilnībā pabeigtai, tā kā līdz atslēgai, ka viņš ienāk, viņam ir virtuves furnitūra ar tehniku, santehnika, dušas stīkli, flīzes, durvis un pie kam, kas svarīgākais, ka viņš to apdari izvēlās pats. Es skatos, ka ir dūmvats, te ir plānots arī kamīns? Jā, katrai mājai tātad mums ir dūmvats, cilvēks var likt kamīnu. Otrs, kas katrai mājai ir savs, nesauksim viņu dziļrubums spīca laikam, viņi ir apmēram 17 metri dziļa.
katrai mājai paredzēt savu biokanalizāciju, kur nav jāpumpē. Mums viss iet uz priekšu, un tagad tās biokanalizācijas ir tādas, ka viņi 4-5 gadi vispār nav jāiztiek. Tu viņu uzstādi un mierīgi dzīvo. Tas pats attiecās uz apkuras sistēmu. Cilvēkam katram ir pievadīts centralizētais gāzes vads pie pašas mājas, viņš var likt gāzes katlu. Bet ir cilvēki, kur izvēlās siltumsūkni. Izmaksas mums ir identiskas. Te ir jautājums vairāk par to, ka uzliekot siltumsūkni, cilvēkam rodas iespēja reģenerēt enerģiju, uzliekot saules paneļus. Un tad viņš ar laiku kļūst tāds pasīvs mājas īpašnieks. Viņi saģenerē enerģiju, tu viņu sadedzini kurinot un kaut ko mājās lietojot. Ar gāzi, diemžēl, tās iespējas tev nav. Jā, es skatījos, ka dažām mājām bija saules baterijas, bet tas ir pa papildus samaksu no īpašnieku puses. Jā, viss korekti, tā ir papildus samaksa. Mēs palīdzam cilvēkam, jau ir tā, ka iziets ar vairākiem saules paneļu tirgotājiem. Tas process var dabūt grantu saules paneļu uzstādīšanai. Tagad jau arī paliek aktuāla akumulātoru uzstādīšana. Tur ir tie granti, kas ir līdz 6,5 kopā ar akumulātoru. Cilvēkam mēs parasti iesakam izmantot vismaz to iespēju un uzstādīt cik valsts subsidē. Sliktāk jau nebūs. Tas viņam nav nekādas papildus izmaksas, viņš uz laiku iesaldē naudiņu, ko viņam pēc tam valsts atgriež. No kā starpsienas veidots? Pilnībā visas starpsienas mājā ir no tiem pašiem blokiem, tikai cita biezuma, kas arī mājas ārsienas. Tas pats Aerox. Nesošās sienas ir 250 mm un 150 mm ir starpsienas, kas ir starp vannas istabām un guļamistabām un citvietas starp guļamistabām. Vai ir plānot arī kaut kāda ventilācija rekuperācija šajām mājām? Mums ir tā bāzes cena par to māju bez apdares. Cilvēkiem taisot apdari, mēs izsakam rekomendāciju uzstādīt lielo rekuperācijas mašīnu. Un attiecīgi gaisa pieplūdes nosūdzes tiek izveidotas griestos. Tā sistēma maksā aptuveni 10 000. Citi uzskata, ka tas ir varbūt tās padārgu. Vienmēr ir risinājums, tie ir lunas, piemēram, tie paši mini rekuperatori, ko Merks liek. Sienā, jā? Jā, korekti sienā, jā. Un viņus var uzstādīt uz nosūdzes pieplūdi kaut kādās telpās. Citādi maksā tie mazie lunas? Vidēji tur ir cena no 700 līdz 900, tas ir uzstādīšana jau ar pašu to sistēmu. Ilmār, varbūt tu vari nokomentēt, cik pabeigtai mājai varbūt tev ir informācija, ir apkuras rēķini? Gada griezumā varbūt. Jā, pabeigtai mājai sanāk, ka ziemā augstākais mēnesis ir 236 eiro. Jāņem vērā, ka tas ir... Tas ir elektrības rēķins? Tas ir gāzes rēķins par ūdens uzsildi un par apkuri. Attiecīgi papildus mēs maksājam elektrību, tas ir vidēji no 50 līdz 70 eiro. Kā kurš tur dedzina. Un ar siltumsūkni mēs bijām salīdzinājuši cilvēkiem, kuriem stāv saules paneļi. Patēriņš atšķirās uz kaut kādiem vidēji 20 eiro mēnesī. Te ir tikai jautājums, ka ar to gāzi, diemžēl, tu tur būsi ķilnieks, cik viņu maksās, tik maksās. Ar siltumsūkni atkal, ja tev ir saules paneļi, tu kļūsti nedaudz autonoms. Tātad gāzes katls vai siltumsūknis, starpība tajā uzstādīšanā, nerunājot par paneļiem, kas ir vēl papildus, tas ir kaut kādi 500. Tad tev sanāk izmaksas kaut kādi 5-6 tūkstoši. Ja tu uzstādi savu siltumsūkni gaisa ūdens, tavas izmaksas ir ap kaut kādiem 11 000. Mājas pabeigšanai no tā stāvokļa, kas tagad melna apdara, līdz gala apdarei, tev sanāk jārēķinās ir ar 70 000 eiro. Attiecīgi, tikko kā tu saki, ka tu gribi siltumsūkni, tie jau ir aptuveni 75. Tikko kā tu gribi paneļus, tie jau ir 80. Attiecīgi, tas progresīvi vienkārši aug un aug. Tātad, ja es nopērku māju par 219 000, tad man vēl jārēķinās aptuveni 70 000 priekšā apdara. Pareizi saprati? Pareizi tu saprati. Vienīgi tas ir pie nosacījuma, ka tu viņu nopērci par 219. Tā ir starta cena. Viņa ir atkarīga no mājas izvietojuma ciematā. Atkarīgs ir no zemes gabala. Nevienmēr lielāks zemes gabals nozīmē, ka tā māja maksās dārgāk, jo tas atkal ir izvietojums, ir kaut kādi savi redzējumi debes puses, kas arī ir svarīgi. Jo redz, kā mēs atrodamies ciematā, kur mājas pa labi, pa kreisi, un mums ir terasa ar skatu uz vēl 3 terasēm. Ir māja ar terasi un skatu attiecīgi uz mājas garāžām vai uz ielas stūri, kur tev neviens nav. Un tie visi faktori ietekmē to cenu. Ir mājas, kas ir pa 200 000, ir mājas, kas ir jaunai ciematā pa 235. Vidēji tā cena ir kaut kādā 219.
jūs paši arī nodrošināt iekšēju apdari, tad pabeigti, ja? Jums ir savas brigādes. Jā, mums ir iespēja tāda, ka cilvēks iegādājas māju hipotekārajā kredītā tādā stāvoklī, kā ir. Mēs viņam palīdzam saskaņot tāmi, un viņš dabū finansējumu apdares pabeigšanai. Ienāk vai nu mūsu meistari, vai viņa meistari. Tas jau ir pēc vienošanās, pēc piekritības. To mēs varam. Ir atkal variants, ka mēs cilvēkam pabeidzam māju līdz galam. Viņš iemaksā drošības naudiņu, un tad, kad māja ir pilnībā pabeigta, viņš veic gala noreikinu un vācās mājā iekšā. Cik aptuveni ilgi aizņem iekšējā apdara pēc jūsu pieredzes? 4 mēneši ir līdz gala apdares pabeigšanai. Jā. Tas ir pie nosacījuma atkal, ka mēs skatāmies par kaut kādiem materiāliem, kur ir pieejami. Jo ir cilvēki, kur izvēlās materiālus, kur tikai kaut kādu flīzīti ir jāgaida 2,5 mēneši. Tad attiecīgi tā apdares pabeigšana mums drusciņi ilgs, jo ir tas tehnoloģisks process. Mēs nevaram kaut kur kaut ko izdarīt, kamēr nav izdarītas kaut kādas citas lietas. Tātad es nopērku par 219 000, ko es iegūstu pabeigtu māju ar melnu apdari, labi iekārtotu, nolīdzinātu zemes gabalu pagalmā. Jā, korekti. Jā. Gandrīz jau ar zālīti tāpat izskatās. Jā, zālīte arī ir sasēta. Izlīdzināt tas viss arī ir. Vienīgais, ka jārēķinās cilvēkam tik un tā būs kaut kādi apstādījumi. Tas zāliens ir iesēts vienkārši tā, ka, lai nav zeme. Ja tu sev gribi tādu zālienu kā golfa laukumiņš, tad te gan vēl būs roka jāpieliek nedaudz. Bet, primāri ir izdarīts viss, lai cilvēks var taisīt gala apdari, ievākties, dzīvot un jau pirmo sezonu baudīt. Attiecīgi dzīvojot, izvērtēt prioritātes tās finanses, kas viņam vēl ir pieejamas, un tad jau kaut ko uzlabot pamazām. Tātad māja, zemes gabals, terase un garāža pat. Jā, garāža. It kā skaitās 2 mašīnām, zonējums var būt ļoti dažāds, jo komunikācijas ir pievelkamas attiecīgajā punktā, kur tu izdomā ierīkot savu to virtuvi vai viesistabu. Tad šeit mums sanāk ir tāds kā gaitenīts, kur ienākot iekšā tu vari noauties, salikt visas savas virsdrēbes, kurš ir pietiekami plats. Parasti šeit mums ir izvietots arī vēl kaut kāds skapis. Šeit ir viesu tolete, ko bieži vien pārbūvē par to vietu, kur stāv veļas mašīna žāvētājs, gludinājumie dēļ un visas pārējās lietas. Mēs nonākam līdz guļamistabu zonai. Tā teiksim, mājā tas spārns, kur atrodās visas guļamistabas. Viņas ir 4x4 metri, 16 kvadrāti, visas ideālā formā 3 guļamistabas. Jā, sandmezlis, ko mēs arī apskatīsimies, viņu ir iespēja arī dalīt. Tas, par ko es biju nedaudz stāstījis, ka to pārplānojumu var pēc savām vajadzībām ierīkot. Standartā ir tā, ka šeit izvietojās vanna, tad izvietojās toaletes pods, attiecīgi ir duša un izlietnes. Bet ir opcija, ka vecāki atver aili, šeit mums ir sieniņa, un vecākiem ieejot vannas istabā ir sava duša, izlietne, toaletes pods. Un tad abiem bērniņiem ir šī atlikusī lielā vannas istaba, kur viņiem ir vanna, kurā ir duša. Bērni parasti mīl vannoties. Tad ir pods un izlietne. Attiecīgi mums parādās 2 sandmezli, kas laikam ir ļoti svarīgs. Garāža, kura paredzēta 2 mašīnām, bet 2 te nekad nav stāvējušas. Vienmēr sanāk, mums ir viena mašīnīte un attiecīgi stelažas ar logiem, kur var salikt visu kaut kādus tos sadzīves instrumentus, kas mājā dārzam ir vajadzīgi, kaut kādas terases mēbeles un tam līdzīgas lietas. Ir arī katla telpa, kurā mēs nonākam caur garāžu. Šeit mums arī ir tas ūdens ievads, kurš ir katrai mājai savs. Katrai mājai ir savs pīts. Šeit parasti izvietojās boilers, gāzes katls vai siltumsūknis, jo gāzes ievads atrodas šeit uzreiz aiz sienas uz fasādes. Tātad mums ir mūra māja ar iekšējo apkurināmo platību 127 metri. Kopējā platība ir 160 metri. Tas ir kopā ar garāžu un terasēm, bet platības, kuras mēs rēķināsim kvadrātmetru cenu, es ieliku mazliet gandrīz vidēji 135 metri. Šeit pavisam vienkārši, jo zeme jau ir, pamati ir, komunikācijas ierīkotas un teritorija labi iekārtot. Tātad mājas cena mums ir 219 000, bet tā māja ir ar melnu apdari. Tātad mums vajadzēs vēl pabeigt iekšējo apdari, un šajā gadījumā tie būs kaut kur 70 000. Apkure, kā jau iepriekš, siltumsūknis, gaiss, ūdens 8000 un arī saules bateriju iegādi 12 kW ar valsts subsīdiju 4500. Un kopējā summa mums sanāk aptuveni 303 000 eiro, kas uz kvadrātmetru sanāk 2248. Bet man jums ir viena laba ziņa, jo no šodienas ir akcijas cena
visām pabeigtajām mājām, tas ir ar melno apdari, un akcijas cena ir 200 000 eiro. Tā kā nenokavējiet šo iespēju, zvaniet Ilmāram, viņš būs ļoti priecīgs jūs satikt, redzēt, visu pastāstīt un parādīt. Kontakti būs aprakstā lejā. Un mums vēl palikusi kārtējā konkursa izloze, kurā mēs izlozēsim iepriekšējā jautājuma laimīgo. Tātad iepriekšējā sērijas jautājums bija, ar kādu virtuves tehniku ir aprīkotas Future Home mājas? Un pareizā atbilde ir Electrolux tehnika. Un tagad mēs izlozēsim laimīgo. Tātad ņemam saiti, liekam iekšā šajā speciālajā mājaslapā, kur izlozē laimīgos. Spiežam, fetch, anything goes. Un pick a winner. Un laimīgais mums ir Deivids Buda 8716. Apsveicu Deivids Buda. Lūdzu sazinies ar mums, lai varētu saņemt savu balvu. Un arī, protams, piedalies arī nākamajās izlozēs. Un nākamais konkursa jautājums mums ir. Kāda platība guļamistabai ir Drēliņu mājās? Spied like, spied pierakstīties mūsu kanālam, ja to vēl neesi izdarījis, un raksti atbildi komentāros zemāk. Jo jau nākamajā trešdienā mēs atkal izlozēsim kārtējo laimīgo. Un nākamajā sērijā mēs dosimies uz Ādažiem, kur apskatīsim koka karkasu māju no būvnieka Silas Stils. Tā kā tiekamies jau nākamajā trešdienā.